Sveiki, mani sauc Aigars Mačiņš, es esmu risinājuma arhitektūras prakses vadītājs. Es tagad mazliet stāstīšu par darbu, ko darīja patiesībā vairāk Muntis, bet mēs kaut kā, kad veidojām agendu, tad sarunājām, ka es par to stāstīšu vairāk. Tad tas produkts, ko mēs uzbūvējām, projekts, kas iesaistījās, tas bija kaut kur sākās, es teikšu, jūlija vidū. Tad pirms tam, uz gada sākumā, mēs palaidām arī tādu produktu, kas ir pieejams internetā, tur praxis.merchant.com. Jūs varat iet, kur visi var pieslēgties, nopirkt abonementu un iegūt apmācības par produktu vadību, agile lietām un vēl vis kaut ko. Un arī certifikācijas un vēl vis kaut kādas lietiņas. Tas ir... Mums tāds produkts jau eksistē kādu laiku, un mēs viņu piedāvājam pamatā. Viņš ir domāts uz ārzemju tirgiem, un tas ir vairāk domāts, kad uzņēmumi veic kaut kādas digitālās transformācijas lietas. Tad šis ir tā kā atbalsta rīks, ar ko izglītot savus kolēģus un darbiniekus un tam līdzīgi. Paralēli veicot tur lielās izmaiņas par to, kā darbs tiek darīts un pārvaldīts un tam līdzīgi. Un šajā kontekstā mums vienmēr ir eksistējusi produkta vīzija par to, kā to darīt, un tad produktu vadītājam radās doma, ka viņš gribētu tā kā attīstīt šo domu tālāk, jo ar tādu vienkāršu platformu tur varbūt viņam ir grūti arī sasniegt savus mērķus. Un tad skaidrs ir arī tas, ka viņam ir arī liels spiediens no tirgus par mākslīgo intelektu rīku izmantošanu un vispārējo. Kā jau viņš redz, ka viss notiek, visi kaut ko dara, tur rodas produkti, kas piesaista daudz naudas un ir pat relatīvi veiksmīgi lietotāju ziņā. Un tad viņš domāja, kā viņš to visu var realizēt savā produktā. Un tad mēs arī veicām pētījumu, ko jūs varat lejupielādēt. Es mazliet atstāšu kādu laiku, lai šis pastāv, lai jūs iegūtu saiti par to biznesa spiedienu uz līderiem, par to, kā izmanto mākslīgais intelekts un kas ir tā kā riski un izaicinājumi, kas saistās ar to visu. Par to es mazliet vairāk stāstīju pirms nedēļas. Mums bija Riga.comā pasākums. Un tad, ja skatās praktiski, tad, ko viņš izdarīja, viņš ar šo Lovable uztaisīja produktu. Lielā mērā šī daļa, man liekas, pat vizuāli faktiski nav mainījusies. Viņš tur sarakstīja visu, ko viņš gribēja. Un viņam teica, reku ir gatavs, ejam dzīvē, tur laižam, dodam masās, dodam cilvēkiem visu. Tad mēs tā kā tehniskie cilvēki bijām tādi konservatīvāki, mēs lietam gribējām paskatīties, kas lācītim vēderam. Un ko mēs tur redzējām? Mēs tur redzējām tādas interesantas lietas. To, ka visas tur drošības atslēgas ir publiskas, viss ir pieejams. Tur klientu datu aizsardzība nebija nekāda. Tur, respektīvi, varēja iegūt vaicājumus par citu klientu datiem, vēl vis kaut ko. Tad, par cik viņš to bija darījis 2 nedēļas. Un tur bija dažas lietas, kas, kad mēs būvējam sarežģītākas sistēmas, mums eksistē arī tāds koncepts kā informācijas topoloģija. Dati kaut kādā veidā saistās ar citiem datiem, un tur ir kaut kāda loģiska schēma, ko mēs pazīstam datu modelis, domājam, vai domēna modelis, kuras ir varbūt arī kaut kā atkarīgas, un tur ir hierarhija. Šie kodu ģenerēšanas rīki tādas lietas nesaprot. Ja viņas īpaši nepraksta, tad viņi nezina, kas tas ir. Rezultātā, kad mēs attīstam versijas, pieliekam jaunu funkcionalitāti, viņi var piekabināt lietas nepareizajos galos, un tad tu nesaproti, kas notiek, un tas viss rada. Un lai saprastu, kā tas darbojas, tas patiesībā patērē ļoti lielu mentālu resursu. Bet, ok. Protams, ir tas, ka par cik to taisīja produkta cilvēks, tad, viņš īstenībā netaisīja nekādas integrācijas, un līdz ar to integrācijas viņam nebija nekādas. Ja mēs runājam arī par biznesa vidi, lai tev būtu biznesa produkts, tu gribētu vairākas lietas, kas ir harmonizētas, lai tev tur būtu auditējumība un vēl vis kaut kas. Ja mēs arī skatāmies no tāda viedokļa, ka mums, lai palaistu produktu, par cik mēs esam... Nākamnedēļ būs ISO audits, bet mēs uzturam sev jaunāko ISO kvalitātes vadības certifikāciju un arī informācijas drošības pārvaldības certifikāciju. Un tad mums ir atjaunotas politikas
par drošas programmatūras izstrādi. Tur ir konkrētas lietas, ko mēs sagaidām no rīkiem, kurus mēs pārvaldam. Un, lai visas šīs lietas tiktu ievērotas, protams, viņš par viņām tā kā nesatraucās, kad viņš rakstīja savus promptus. Tad tur ir diezgan daudz darbiņu, kuru vajag salabot. Bet no otras puses, ja mēs nelietotu to ar īstiem lietotājiem un neprasītu vēl naudu, tad mēs jau uzreiz varējām, un to viņi arī darīja, runāt ar klientiem potenciāliem, tur ar viņu vadītājiem un rādīt rīku un teikt, vai šis jums patīk, vai jūs viņu gribētu lietot, kādos kontekstos jūs viņu lietot un tā. Un varbūt jums ir kādas lietas, kas jūs interesē vēl, lai viņš būtu labāks un noderīgāks. Un tas viss, protams, ļoti labi strādāja, tādā ziņā uzlabojas prioritizācija. Sākotnēji bija arī sapnis, reku es uztaisījuši to te ar Lovable, man vairs nav vajadzīgi programmētāji, priekš kam ko ar viņiem darīt, tad gribējās arī samazināt komandu. Tagad komanda ir atkal, kā teikt, atgriezusies tādā normālā picas izmērā, un kaut kur šobrīd pie tā produkta strādā kaut kur 4-5 cilvēki. Bet tas arī nozīmē to, ka bez programmētājiem nevarēs. Ja? Vai ir nepieciešams šie programmētāji, viņu laiks arī ir vajadzīgs, bet ir skaidrs, ka šie rīki dod iespēju kaut ko darīt ātrāk. Un kaut ko pēc tam arī darīt lēnāk, kā piemēram labot kļūdas. Tā, bet par to tad ir vēl var detaļās parunāt. Tad, par šo izstrādi, kas notika, tad viens ir tas, kā Muntis jau minēja, sākotnēji, tad viss tika izstrādāts Lovable, tas kods tika uzģenerēts, izveidots forši, kas bija tādi mīļākie kļūdas, ko man Muntis rādīja, bija tādas, ka tur bija tie vaicājumi, ko cilvēki veido. Un izrādījās, ka viņš tā vietā, lai iet uz datubāzi un iegūtu atbildes, viņš jau bija izdomājis, prognozējis, ko cilvēki varētu vaicāt, un viņš bija iekodējis atbildes jau uz jautājumiem konkrētiem. Viņš daļā gadījumā viņš gāja uz datubāzi, daļā gadījumā viņš saņēma jau atbildi, kas bija gatava. Un kā to varēja atrast, par cik kods ir tāds ļoti sarežģīts, vai ne? Tad tu vienkārši, tev ir jābūt ļoti labām, kā teikt, Ctrl+F spējām, meklēšana kodā. Tu vienkārši nokopē tekstiņu, ko tu saņēmi kā rezultātu, iekopēji un pēkšņi tu varēji kodā atrast, reku ir atbildes visas. Un tad tu meklē visas šīs lietas, parasti bija kādas, viņš nodarbojas ar robustu izstrādi, līdz ar to šie artefakti varēja būt vairāk kā vienā vietā, parasti kādās 3-4 vietās, ir kādi tur blakus lietiņas uztaisīts. Līdz ar to tas kods, viņš it kā strādā, bet viņš arī darbojas tā mazliet maģiski. Ja mēs kā no programmēšanas viedokļa mēs gribam visu uzturēt vienā vietā, tad viņš var uzģenerēt vienu un to pašu funkcionalitāti vairākās vietās atkarībā no apstākļiem. Tā ka tas arī palielina to apjomu, ar ko ir jāmēģina tik galā, kad ir kļūdas. Un tad sanāk, ka tu salabo kļūdu, bet tu tur izdēs kaut kādu, pieņemsim, tu izdēs kādu gabaliņu, vienkāršo kodu, bet tev ir jāatcerās, ka tas ir jādara vēl vairākās vietās. Un tā kompleksitāte palielinās, un apjoms ir lielāks. Tad, versiju kontrolē tad ir no prakšu viedokļa ir būtiski arī, ka mēs mēģinām, no vienas puses viņš var uzģenerēt ļoti daudz koda, bet mēs arī gribētu samazināt to daudzumu, ko viņš maina, jo savādāk viņi nevar pārlasīt. Tad tas, kas tiek darīts, ir vēlams pāriet uz maziem specifiskiem darba uzdevumiem, un otrs ir no versiju kontrolas viedokļa taisīt arī tos, kā teikt, komitus, bieži saglabāt visu vēsturi, mēģināt kaut kā atzīmēt, ko taisīs ir mākslīgais intelekts, ko cilvēks ir darījis, un varbūt pat nodalīt, un respektīvi, ja liekas, ka tas, ko viņš uzģenerē, ir labs gana, tad to saglabāt un vienkārši iekomitot uzreiz, un savus labojumus, uzlabojumus veikt atsevišķos komitos. Tad vēl viena lieta, kas ir tāda parādās, ir rodas vairāki formāti. Viens no tiem ir GitHubam Specflows, kas ļauj aprakstīt šos tādus kā mājas noteikumus par kodēšanas standartiem. Vispārējo, ko Lovable gadījumā jūs redzējāt skaistā lietotā interfeisā, bet kursoru un kloda gadījumā tie vienkārši ir failiņi, Markdownā tipiski, kur tu esi aprakstījis milzīgu daudzumu ar to konteksta informāciju, kā visam vajadzētu darboties. Un tas arī ir tas, kur, kā Muntis arī minēja, ja viņš tur izģenerē tos plānus vai kaut kādas prakses, tad tu mēģini tur iekopēt visas šīs lietas, lai viņas nepazūd. Un tev patiesībā sanāk ir jāversionē ne tikai tie tavi kods, bet arī tie vaicājumi, ko tu dari, jo prompti jāuztur arī versiju kontrolē, jo tad tu vari diezgan prognozējumāk strādāt, un arī, ja kādā mirklī tev uznāk vēlme
ka viss ir jāmet ārā un jāpārģenerē, tad tev ir vēsture un tu vari saprast, kāpēc tu to dari. Un būs līdzīgāks rezultāts. Nu jā, un tad, kas ir nākamais, kā jau es minēju, tad atkļūdošana un testēšana, teiksim, ir daudz sarežģītāk. Nu, kā mēs arī to zinām, ja mēs taisītu vairāk izstrādi ar mazāk pieredzējušiem programmētājiem, tad viņi, protams, radīs vairāk kļūdu, vairāk maģisku kļūdu, un šis rīks ir tikai, kā teikt, benzīns pie ugunsmetējiem. Tā kā var ražot vairāk, bet nu, viņš būs tāds interesants. Tad, nu jā, tas process sākās, tad, kā jau es minēju, jūlija vidū. Bija tas prototyps uztaisīts augusta sākumā, tad mēs tur domājam, kā viņu darbināt. Man liekas, mums bija arī iekšējais uzņēmuma tikšanās šeit kaut kur augustas, un tad mēs mēģinājām izfantazēt, kad mēs iesim dzīvē, vai tas būs septembris vai oktobris. Man liekas, ka beigās tas nonāca pie oktobra, tad oktobra sākumā mums sanāca bija vairākas konferences, kur mēs braukājām, un tad, lai tur visu piedzītu, tad vakar beidzot viņš aizgāja, un es mazliet arī parādīšu šo produktu, kāds strādā, un kas tur uztaisīts. Tā, ja es tikšu pie pareizā ekrāna, protams. Tā, ko jūs redzam? Tā. Paskatīsimies. Ok. Tā, tagad es atradu pareizo ekrānu. Tā. Vai, es tur iziešu ārā, es pārāk. Vai. Kas man ir jāuztais? Tā, bišķi. Tā ir, kad maina pārlūks visu laiku. Tā, man vajag... Nē, šito nē. Man vajag zoomu. Kur ir zooms? Ko es te nospienu? Tā, te bija zooms. Izzoomosim bišķi ārā. Un tad vairāk redzēs. Pieņemsim šādu. Tad, nu jā, tad produkts vizuāli nav mainījies faktiski no tā, kā viņš tika veidots. Kas viņš ir? Būtībā tas ir tā kā AI asistents priekš produktu vadītājiem, kas sāk savu darbu. Un tur ir visādas daudzas iespējas, kas saistās ar to, kā tu sākumā tu definē savu produktu, tad tu definē, kādas ir tur artefakti, kas produktu vadītājiem varētu būt svarīgi, vai tu tur veic pietiekami daudz eksperimentus, piemēram, un kā tev tas strādā, un tad šis rīks tā kā paskatās uz to, ko tu esi tur sadarījis, un tad viņš tev dod padomus, kā uzlabot šos eksperimentus un vispārējo. Lielā mērā tas balstās uz mūsu zināšanu bāzi par to, kā veidot produktu vadību, jo mums ir sarakstīts arī diezgan daudz tādi kā bukleti un mācību materiāli, un ko var izmantot, un tad viņš sintezē, kā teikt, to visu izmantoja tā kā rezultātā. Nu, es tur uztaisīju tādu, nu, par cik es esmu saistīju savu karjeru ar arhitektūru, tad es izdomāju, ka tas produkts ir arhitektūras novērtējums, un tad kā tas darbojas, un tad viņš tur varam pateikt kaut kādus padomus par to, kas tas ir, vai tas vispār kādu interesē, un tad viņš man saka, nu, ka man vajag vairāk eksperimentus, tur uztaisīt kādu aptauju ar cilvēkiem, parunāt, vai jūs interesē arhitektūra un tam līdzīgi, vai tā vispār ir jēga, tā, un tad tur var sabūvēt tā kā ceļa karti un vēl es kaut ko, un tad daļā gadījumā viņš tev ļauj, tā kā, kas tur ir? Jā, tu vari pats definēt savus scenārijus, tur ievadīt visādas metrikas un vēl kaut ko un skatīties, vai tad šo eksperimentu veids vai neveici, un tad kādi bija tie rezultāti, un tad viņš mēģina atcerēties to visu kā kontekstu, kas ir svarīgi, tad par cik šis rīks arī izmanto tos lielo valodu modeļus, lai tev ģenerētu tās atbildes un rekomendācijas. Viens ir tad ir mūsu zināšanu bāze, intelektuālais īpašums, un otrs elements, protams, ir tas, ka visi dati, kas šeit tiek sarakstīti, viņi tiek saglabāti tādā kā specifiskā datu struktūrā, kuru atkal var izmantot arī, lai veidot un automātiski veidot šos vaicājumus viņam un teikt, ka rekur, šīs ir lietas, kas ir izdarītas un tam līdzīgi, un tas konteksts veidojas. Un, nu jā, un tad vakar mēs palaidāmies, kas bija tādas pēdējās lietas, droši vien, kas komandā bija jārisina. Nu, tas viss lielā mērā saistās ar drošību un atbilstību, jo
Tas ir tas vislielākais risks, kad šis kaut kas uzņēdrējs, sanāk, ka tev patērē ļoti daudz laika, lai atrastu šīs kļūdas un pēc tam viņas novērstu. Kad mēs ar Munti diskutējām, viņam likās, ka, ja tu tā kā jau ļoti labi zini, ko tu gribi uzbūvēt, tad jau varbūt arī vienkārši tradicionāli metodēm tu arī varētu būvēt. Izmantot tur Cloud, varbūt lietotājs, lai tur uzlabotu savu produktivitāti un tam līdzīgi. Bet te ir tas lielais āķis, ka mēs lielākoties nezinām, ko gribam būvēt. Un, ja es tā atceros no saviem dažādiem izstrādes projektiem, tad, ja mēs nezinām sākotnēji patiesībā, ko mēs pa īstam gribam redzēt un būvēt, tad tas izstrādes process šāda lietojumiem varētu prasīt tur, nezinu, kādus tur 6-9 mēnešus. Savukārt, ja mēs jau zinām, ko gribam būvēt, un mums ir ļoti laba skaidrība par to un arī visām datu struktūrām, tā ir tādu diezgan augstu procentu, tad mēs varētu uzbūvēt arī tur pa 2-3 mēnešiem. Un tagad ar šo rīku mēs palaidāmies, sanāk arī tajos 2-3 mēnešos arī iegājām dzīvē. Ja? Tādā ziņā tas nebija tāds tur, super wow elements par to, ka mēs būtiski ātrāk to izdarījām. No otras puses, vai mēs varētu sākt un to darbināt bez šo rīku izmantošanas? Arī īstenībā droši vien, ka nē. Tāpēc, kad tu viņus izmanto, tu arī attīsti savas tās domas par to, kā tavs rīks varētu izskatīties un kādas ir tās aktuālai izskats, dizains un lietotāju pieredze, un tas arī mums ļāva būtībā to visu apgūt pašiem jau lietojot viņu, un tad arī radīt to pieredzi priekš cilvēkiem, kas ir aktuāli šodien. Tādā ziņā tas, protams, ir arī ļoti vērtīgi iet līdzi laikam un skatīties, kā tas izskatās. Vizuāli, protams, izmaiņas, es teiktu, ir ļoti mazbūtiskas no tā, kas bija sākotnēji paredzēts līdz ar to. Tas arī tā kā netraucēja un būtiski nemainīja mūsu pieeju. Tā, varbūt ir kādi jautājumi par šo? Jā. Vai jūs priekš drošības mēģinājāt kolaborēt? Lietojam kodeks, šo code review arī automātisku līdzīgs rīks. Kā jūs tā kā... Vai tas atvieglo to visu kodu izskatīšanas procesu un drošības? Jā, tad varbūt jautājums paliec atkārtojot, pēdāk ir, vai mēs lietojam mākslīgā intelekta rīkus arī, lai pārbaudītu to kodu. Atbild ir jā, kā jau minēja izstrādes procesā, mēģinājām lietot visus modernākos rīkus un palīgi ierīces iespējams, jo ir kods daudz. Un mēs arī lietojam mākslīgu intelektu, tad automātiski pēc tam, kad tiek veikts komits vai no šīs sistēmas, vai mēs paši kā izstrādātāji, mēs vairāk tagad īsāk strādājam ar kodu nekā ar tām platformām, automātiski veic šos kodu reviews, dažreiz kaut ko atrod, citreiz viņš tur raksta muļķības, bet droši vien, ka priekš tādā pirmā līmeņa review, lai tev nav jāsāk no nulles, bet ir jau kaut kādas, kas pieminēts, ir labi. Bet, un vēl viens tāds elements, ja mēs skatāmies jau dziļāk par to rīku izmantošanu, tad tāds liela attīstība pēdējā gadā ir aģentu režīms, kad tu laidi šos aģentus, kas darbinās uz tavu datoru un izmanto šos, sanāk jau tagad, kā standarts ir kļuvis MCP, protokols priekš tā, lai vadītu un darbinātu lietas. Tur ir tāda nianse, ka patiesībā it kā tie visi rīki eksistē, bet viņi vēl nav tā jauki integrēti. Ja mēs atceramies to programmēšanas pieredzi, tad, es nezinu, ja kāds kādreiz programmēja tur Java vai .NETā, tad tev bija Visual Studio, vai tev tur bija, nezinu, tagad kas ir šis te, ir tas Raiders, kā izstrādes vide pieejama, es aizmirstu to uzņēmumu, kas viņu ražo, bet viņam ir arī ļoti laba Javas izstrādes vide. Tev ir integrēta vide, kurā tu nospied dažas podziņas un tev viss strādā. Un šobrīd tāda līdz galam tās platformas tik ļoti nav saintegrētas. Un tā nianse ir tāda, ka tu sanāk visiem vajag mazliet pašiem urpties un salīmēt to savu instrumentu komplektu uz datoru. Un šo komplektu salīmēšana arī prasa laiku. Un otrs ir tas, kas ir iemesls arī, kāpēc šie rīki nav radušies, ir tas, ka tas lauks attīstās tik ātri, ka tas, ko mēs
izmantojām, lai uzbūvētu produktu šajos 3 mēnešos. Nākamajos 3 mēnešos gan jau viss ir nomainījies un ir pilnīgi citi rīki jau radušies. Un šis ir ļoti agrīns tāds un intensīvs posms, kur viss ļoti agresīvi mainās, un tie komplekti vēl nav nobrieduši. Mēs vēl neesam tādā brieduma stadijā, kur viss ir stabils un nemainās, viss mainās ļoti ātri. Rezultātā neviens arī tā līdz galam nevar ieinvestēties šajā tavā rīku komplektiņā, un viņš ir tavs, kā teikt, tas, ko tu iemācies un pie kā tu pieturies un ko tu saproti, un kā tu saproti, kā viņš darbojas, tad tas ir tas rīks, ko tu vari izmantot. Droši vien tas tā kā daļējais konservatīvisms ar jaunām lietām arī ir svarīgs. Un tad jums ir jānovienojas komandas līmenī, kā sadarboties, jo otrs ir, teiksim, elementāra lieta no koda atbildības viedokļa. Sanāk, tev ar mākslīgu intelektu uzģenerē milzīgu daudzumu koda. Ja tu strādā komandā, tu viņu uzturi arī, vai ne, tev jālabo kļūdas, un tad sanāk, kādreiz tu varēja pateikt, tur Muntis uzrakstījuši to kodu, un viņš ir, reku viņam ir kļūda, lai Muntis viņu arī salabo no sērijas. Vai arī es viņu varbūt salabošu, bet man tur vajadzēs man vajadzēs pusdienu, lai salabotu Muntis, to varētu izdarīt tur pa 5 minūtēm. Un tagad ar mākslīgo intelektu tev ir tik daudz koda, kuru radīja mašīna, un tur atrast un salabot kļūdas, sanāk, jebkuram no mums prasīs pusdienu. Mums nav tā kolēģi, pie kura aiziet, kurš ātri pa 5 minūtēm salabos to problēmu. Tāpēc tas arī ir tāds elements, un tāpēc ļoti svarīgi ir arī tajās vadlīnijās prasīt, īpaši, ja mēs runājam par backend kodu, prasīt, lai viņš taisa tur vienību testus, un jo vairāk testus, jo labāk. Tāpat laikā mums bija Devklabā kolēģis Raivis, kurš ir testētājs, stāstīja par to, ka viņš ļoti labi uzģenerē testus, visi šie rīki, bet tikai pozitīvos scenārijus. Un visi negatīvie scenāriji, tas priekš kā. Un rezultātā sanāk, ka viņi ļoti strādā, kā tas ir latviski tas vārds, angliski ir tāds vārds kā biases, bet viņš būtībā ir tā kā pozitīvo aizspriedumu dzinējs. Viņš arī dzen tevī pozitīvos aizspriedumus. Viss forši. Un viss forši strādā, bet tur, kur nav forši, tur var ļoti nestrādā. Tas ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tādā ziņā sanāk, ka no vienas puses it kā ja tie testu speciālisti, kā teikt, arī var darboties, bet uz pozitīvo scenāriju viss būs labi, bet mēs pamēģināsim kaut ko negatīvu, tad tur varētu nesanākt. Un mums līdz ar to ir jābūt ļoti apzinātiem, arī palīdzot viņam ar promptiem par šiem negatīviem scenārijiem. Un visticamāk, mašīna pati neizdomās negatīvos scenārijus, jo viņi ir būvēti, lai būtu pozitīva un, kā teikt, vidi veicinoši. Tas ir viens. Tā, aizējam tālāk. Tā. Kamēr Aigars tur meklē pareizo slaidu, es gribēju komentēt, šis pats ir spēkā arī mazliet par šo izstrādes procesu ar to aģentu. Ja? Tāda labā prakse ir gan pievienot aprakstīt, kā lietām ir jāstrādā, gan pievienot, kam jānotiek, ja kaut kas nav pareizi. Piemēram, uz piedu spogu, tur uz objektu, kuram tur nebūtu jābūt pieejamiem. Tad reiz piemini, tur parādās tur paziņojums, pieeja, lieta, vai arī šādus scenārijus tajās prasību dokumentā, tajā sākotnējā, par ko es stāstīju, ir laba prakse pievienot, ka tas palīdz arī apsvērdāt šos gadījumus uzreiz citādāk, pēc tam tas nepozitīvais scenārijs var būt mazliet neizprotams veidā izpildīt. Labi, šis nestrādās. Un tad no tāda, es mēģināju domāt, kas ir tā kā no arhitektūras viedokļa tādi modeļi, ko mēs varam lietot, lai domātu par sistēmām, ko mēs varam būvēt un kurā mirklī būvēt. Es atradu vienu labu gatavu modeli, kas man patika šajā kontekstā, radoši pieejot. Šis modelis gan vairāk domāts par uzņēmumu līmeņa arhitektūru, bet, ja mēs viņu pielietotu arī sistēmām vai lietojumu kontekstā, tas, domāju, viņš diezgan labi strādā. Ja mēs tā vēsturiski domājam, tad ir kaut kādi dažādi plānošanas horizonti. Mēs būvējam sistēmas, kas mums tur būs 10 gadus darbosies. Mēs arī zinām, cik vidējais ir sistēma vecums valstī, tā varētu teikt. Tad tur tās ir fundamentālas sistēmas, viņas veic sarežģītas lietas un ieliek mūsu to pamatdatu kopu. Kā mēs saprotam, ļaut mākslīgam intelektam veidot tur pamatdatu struktūras droši vien nebūtu prātīgākais. Cilvēki joprojām ir labāki. Tad šodien. Tad nākamais ir kādas sistēmas, kas tur ir domātas, lai
vidējā termiņā kaut ko mazliet uzlabotu, ir gana sarežģīts un nopietnas, tad var prasīt gadu vai divus. Latvijā publisko iepirkumu kontekstā droši vien 3 gadus, lai kaut ko izdarītu no idejas līdz realizācijai. Bet, vienalga. Un tad mums ir kādas lietiņas, kas varētu būt tādi super ātri labojumi. Tā kā mēs rādījām kā praksis, droši vien tā kā komerc uzņēmums, mēs uz to skatītos kā uz 2-3 mēnešu pasākumu. Valsts sektorā droši vien tas varētu būt tas pats 3 gadu projekts, vai ne? Bet varbūt ātrāks. Es varbūt esmu pārāk negatīvs. Bet teorētiski runājot, atkarībā no tās organizācijas spējas radīt lietas, mēs aptuveni zinām, kas ir tas daudzums ar lietām, ko organizācija spēja apēst un darbināt. Un tad tās inovāciju sistēmas un lietotāju pieredzes līmenis droši vien ir tas, kur var ļoti forši darboties jau tagad. Ar prototipiem un varbūt pat mēģināt aizvest līdz galam. Tad, protams, mēs apzināmies, ka mums ir visas kiberdrošības prasības, un viss pārējais, un tad mums vajag izvērtēt, cik svarīga ir šī lieta un kā aizsargāt šos datus un kā mēs varbūt to varam darīt arī ārpus šī risinājuma un nodalīt to visu. Līdz ar to tā testēšana un testu iekļaušana kā prasība, kā jau mēs minējām, ir super svarīga visā šajā procesā. Tad nākamais ir par to nākotnes tā cerība jau ir, ka mēs varam izmantot šos procesus un sistēmas, kad viņas jau sāks nobriest nākamajos līmeņos, kā tajās sistēmās, kas ir mazliet sarežģītāks. Kā redzami, atkarībā no savas risku apetītes, droši vien, ka pēdējos divos inovāciju sistēmās un sistēmās, kas rada atšķirību, mēs varam darboties. Sistēmās, kas mums ir pamatsistēmas, rada mūsu pamatdatu struktūras. Šodien tas būtu tāds ļoti, ļoti riskants pasākums. Varbūt, ka pēc gada vai 2 viņš būs mazāk riskants brīdī, kad tas rīku klāsts nostabilizēsies, harmonizēsies un šīs pieejas jau iegūs stabilitāti. Jo, ja mēs arī apzināmies, ir tas, ka lielo valodu modeļi no informācijas viedokļa šobrīd jau ir apēduši visu internetu, vai ne? Informācija ir beigusies internetā. Viņi tagad jau sāk apēst sevi, pašražojumus, kā teikt, un vispārējo. Atceramies Markesa 100 vientulības gadus. Un šajā kontekstā, kas paliek labāk, ir tas, ka mēs dodam vairāk konteksta informāciju, mēs iemācāmies, kas ir labāka konteksta informācija, mēs varbūt sākam veidot arī koda, bibliotekas ietvarus, satvarus, kas būs labāk piemērot mākslīgam intelektam, piedāvās mazāk iespēju kļūdīties un būs domāts, lai viņi būtu veiksmīgāki, un tas droši vien arī būs tas, kas bīdīs šo progresu uz priekšu. No otras puses, ja mēs, protams, gribam tā pa īstam inovēt, cilvēks tomēr ir ārprātīgi ģeniāla lieta, un mēs varam radīt arī savas cilvēcīgās inovācijas. No trešās puses atkal, viņam ir ļoti viegli pieejamas lietas, kur mēs jau esam inovējuši, jo ļoti daudz koderu pieejami internetā, un, ja tu zini, ko meklēt, tu viņam var uzdot jautājumu, tur, teiksim, kā iegūt. Mans mīļākais piemērs šajā kontekstā ir, tas bija tā datorspēle kā Dooms, vai ne? Droši vien dzirdēt. Un tur ir tas apgrieztās kvadrātsaknes algoritms, kuru var ātri aprēķināt. Un tas ir būtībā ļoti dīvains kods. Īsti nevar saprast, kāpēc viņš strādā, bet viņš strādā. Un viņš ļoti ātri aprēķina šīs apgrieztās kvadrātsaknes, kas padarīja tā kā 3D objektu zīmēšanu uz ekrāniem iespējamu. Bet šo kodu uzbūvēja cilvēki, eksperimentējot un mēģinot. Robots tagad var atrast šo kodu, un, ja tev viņu vajag, viņš to viņu var iekļaut savā risinājumā. Jo viņš ir atvērtā domēnā, visi viņu var izlasīt un tā. Bet, ja tu zini šīs lietas, un ja tev ir sistemātiska pieeja un zināšanas par to, kas ir pieejams un ko var izmantot, tu noteikti to var darīt. Ja mēs skatāmies uz tādu sarežģītāku scenāriju biznesa kontekstā, es tagad pāriešu uz nākamo, tad pa vidu kaut kur es biju vilcis 90. Bija tāda lieta, kā radās ļoti daudz, mēs sākām būvēt lēmumu dzinējus un sistēmas, kas ļauj veidot tā kā atbalstīt lēmumu pieņemšanas procesu, kaut ko atrast vieglāk, un ja mēs jau pazinām noteikumus, pēc kāds strādā, tad mēs varējām pieņemt lēmumus.
tad šīs mākslīgā intelekta platformas patiesībā, ja tu viņiem prasīs uztaisīt lēmumu dzinēju risinājumu, visticamāk, ka viņas tur mazliet uzkārsies un aizrīsies. Bet, ja tu esi pieredzējis inženieris, tu vari to daudz ļoti vienkārši uztaisīt un iedot interfeisu priekš šiem lietojumiem. Un tad darbināt jau to kopā ar to visu. Kas arī ir tieši tāpat, kā arī, kad mēs Aldis sākumā runāja par tām low-code platformām, ļoti līdzīgi veidā. Tur arī ir daudz, ko tu vari izdarīt, kā teikt, ejot iemītot aciņu, bet ja tu kaut kur redzi sarežģītākas lietas, tad tā mūsu cilvēku zināšanas ir nenovērtējums, un viņas būtiski palīdz tā kā uzlabot šo progresu un patiesībā varbūt pat uzturēt to tempu. Nu jā. Šis bija tā kā Rigakomā, mazliet es gribēju ieskicēt par to, ka manā izpratnē vibe codes ir tā kā daļa no nākotnes, kurš vēl briest, šobrīd vēl nav nobriedis, kā teikt, pilnībā visiem scenārijiem, bet tādā praktiskā līmenī mums jau viņš ir jāsāk izmantot, lai brīdī, kad viņš nobriest, mēs visi būtu gatavi efektīvākai viņa lietošanai. No ekonomiskā viedokļa skatoties. Protams, tā ir vēl viena izmaksu pozīcija. Kā teikt, nevelti visi būvē milzīgus datu centrus, ir bišķi burbulīts. Ja mēs tur pētam Amerikas ekonomisko izaugsmu, tad viņa visi turās tikai uz šo, uz sapņiem un cerībām pār šo industriju. Tad no tāda viedokļa mēs varam arī paļauties uz šīm sapņiem un cerībām, bet no trešās puses mums ir arī jāapzinās, ka mums ir arī diezgan augstas prasības valstī pret kiberdrošību, pret pārvaldību, un mums ir jābūt saprātīgiem par to šiem lēmumu pieņemšanu. Vai tas mums padara ātrākus visos izstrādes dzīves cikla elementos? Droši vien, ka nē. Lielākā daļa no laika jau izstrādē nav programmēšana. Tā ir arī koordinācija, tā ir arī organizēšanās, savākšanās, finansējuma piesaiste, tad finansējuma, kā teikt, atrašana, kā viņu sadalīt un tērēt, un tad iegūt šo efektu, un tad arī nomērīt rezultātu. Un tad arī veikt to izstrādi. Izstrāde pati pa sevi ir diezgan maza elements. Bet, ja mēs skatāmies, teiksim, no prasību inženierijas viedokļa, fantastiska platforma, mēs varam ļoti ātri saprast, vai tas mums der un mēs to varam izmantot. Un, ja mēs esam vēl noizolējuši šos risinājumus pietiekami daudz, mēs arī viņus varētu laist tautās, ja mūsu pārējās sistēmas ir pietiekami spējīgas. Un tad mēs varētu būt atsaucīgāki priekš cilvēku lietām. Bet, lai to darītu, mums ir jābūt, protams, arī šīm papildus cilvēku zināšanām šobrīd. Tas radīs problēmas talantā, cilvēkos, kur mēs dabūsim nākotnes seniorus pēc gadiem, jo šobrīd tev ir jau jābūt diezgan pieredzējušam, lai to efektīvi izmantot, jo ja tu nezini, kas ir labs, un tev nav izpratnes par to, tad tu nevar arī vadīt patiesībā šos procesus, jo, kā jau mēs redzējām, tie produktu cilvēki, viņi var uztaisīt ļoti foršu produktu, bet no izstrādes viedokļa un drošības viedokļa mūsu sarežģītajā IT pasaulē tas viss var būt ļoti šausmīgi. Un tas ir kaut kas tāds, no kā mums jābūt uzmanīgiem. Mazliet atsaucas to, ko mēs jau izrunājām. Varbūt kādi jautājumi vēl? Jā. Par to pašu prakses piemēru, kāda, tavs skatījums turpmākā gada laikā, cik liela loma būs tam mākslīgā intelekta izmantošanai prakses attīstībā, jo tagad viņi uzbūvēja šādi, kas būs tālāk? Es domāju, ka tajā esošajā risinājuma bāzē tur noteikti būs Clots, tur GitHub Copilots un vispārējie šie rīki, tur turpinās eksistēt un darbosies. Lovable nozīme samazināsies, izņemot scenāriju, ja mēs tur gribēsim, kā teikt, pivotēt, atrast nākamo lielo ideju, ko meklēt un tam līdzīgi, tad, protams, tur Lovable noteikti tiks izmantots. Varbūt priekš mārketinga, portālu veidošanas un tur kādu citu lietu, kas veicina produktu attīstību, tur tas noteikti varētu tikt izmantots. Pašā pamatproduktā tas jau kļūst, tā nozīme samazinās mazliet. Bet, vai arī paliek konstanta, teiksim tā, sasniedz to līdzsvara līniju, tā varētu teikt. Nevis samazinās, bet sasniedz līdzsvaru. Tuvojas līdzsvara punktu.